kā varētu uzlabot savu naudas plūsmu vai attiecības ar naudu, salīdzinoši īsā laikā, ko tu ieteiktu cilvēkiem? Naudas jomā vienkārši salikt mērķus, kā tu gribi realizēt naudu, kas ir tavu lielākais mērķis un varbūt kaut kādi mazākie mērķi. Un par tiem mērķiem pastāstīt savam partnerim. Vienmēr tu noteikti sarunas, atklāsmes, un tur tāds es nezināju, ka tu šito gribētu. Wow, baigi interesanti, baigi forši. Labs starta pozīcija, ko viss sākt. Jā. Protams, zināt savus ciparus ir baigi vērtīgi. Tas ir arī svarīgi. Tas ir pats galvenais. Mērķi. Kāda jēga kaut ko darīt ikdienā, ja tev nav mērķi? Tas nozīmē, ka tev tur ir jāstāda mērķa plāns, jāskalda, baigi sarežģīti jāiet iekšā tajos mērķos, bet zināt tev vienkārši to mērķi. Problēma sākās tad, kad es nezinu, ko es gribu. Tur tas, kad vienkārši mūsu psiha kaut ko atkal slēpj. Ko es uzskatu par naudu, ko es uzskatu par darbu, ko es uzskatu par investēšanu un kas ir tā vēlama izmaiņa, ko tu savā dzīvē gribētu. Un to saliec uz lapas.